droši vien, ka parasti jau rakstnieks sāk ar to, kā viņš sāk rakstīt un ko viņš dara un kā viņš raksta. Jā, mazliet tagad būs tāds autobiogrāfiskais pārskrējiens. Tātad, piedzima mazā vietā Ziemeļu Kurzemē, Popē, tāds nedzirdēts vārds, un interesanti, es nesen pirku internetā biļetes tajā Lukas Ekspresu, un man ir darba datoram ir uzlikts, ka automātiski viss tiek tulkots uz latviešu valodu, un man parādās, kad es ievedu Rīga, un tad es Pope, un man visu laiku viņš tulko Rīga pāvests. Un tā arī parādās tas biļetes, un es zvanu tā firmā, un es saku, man ielaidīs autobusā, tas šofers aprakstīs, ka tas ir pāvests, jā. Un nekā nevar uzlikt, kad man jāmaina tā valoda. Un uz biblioteka bija atvesti tie maisi ar to īņu, un kā jau tajā laikā neviens jau baigi neskatījās. Viņi bija kaut kur vienkārši atlikti, bet mēs kā bērni jau gluži nevaram to biblioteka. Tās bija mūsu mājas un mūsu spēļu laukums. Un izglāba tas, ka mēs ar Bračku saēdāmies, mēs māsīcēm nedavām. Un šī skrēja sūdzēties. Un kad viņi ēda tos baltās konfektītes un man nedod, un tad tie pieaugšu kaut kādas konfektītes. Un tad, kad atskrējām, mēs jau bijām tādi slābani, un tad ātri es atceros, ka jārāva uz Ventspili pie un skaloja un izglāba, bet, varējām līdz aiziet bojā bibliotekā. Atkal tas ir saistīts ar grāmatām. Parādījās grāmatu tirgotās pirmās saucamās pašpalīdzības grāmatas, kur ir par to, kā dzīvot labāk un tā. Un tad pirmais bums, un es arī, protams, ņēmu un lasu. Un viena no tām grāmatām ir par to, ko darīt, ja tev īsti nejūties darbā laimīgs. Ej prom. Un, ka nevajag. Man liekas, tas bija tas mūks, kurš pārdeva savu Ferrari. Man liekas, ka varēja būt viņš. Ja tev kaut kas neapmierina situācijā, ej prom, maini viņu. Un es arī, kā raksta aplūgumu. Es nejūtos laimīgi, raksta aplūgumu. Nojaut par to, ko es darīšu nekāda, bet, ir jāiet prom, ir jāriskē, ir jālec. Un es uzrakstu aplūgumu un sēžu mājās laimīgi savā bezdarbnieku pabalstā. Un domāju, bet ko lai tagad dara? Ko tā lai dara? Es jau neko nemāku citas, es tikai bankā strādājusi. Un atkal vienā no šādām grāmatām ir rakstīts, ka vajag atcerēties, ko jūs darījāt bērnībā. Ar ko jums patika spēlēties vai ko darīt, tas tad arī ir tas virziens, kurā iet. Un es atceros, ka es domāju, es sapratu, ka man tā baigi nekas nepatika darīt. Vienīgais, ko man patīk darīt, bija lasīt grāmatas, bet es esmu pieaudzis cilvēks, un es reāli saprotu, ka man neviens nemaksās par to, ka es lasu grāmatas. Nebūs tā nav tāda profesija. Un es aizgāju strādāt uz grāmatnīcu. Es sapratu, ka man jāpaliek tuvumā tātad grāmatām, es aizgāju strādāt uz grāmatnīcu Jāņa Rozes Rīgā. Jo es dzīvoju jau Rīgā. Un tā bija ļoti interesanta pieredze arī tīri alga samēra ziņā. Jā, un tad es nonācu pie tā savu lielā lūzuma punktu dzīvē. Nevis es nonācu, bet tā bija tiešām tad apstāties sakritība, ka es zaudēju brāli ļoti traģiski, ļoti pēkšņi. Un tas bija tas mans lielais spēriens pa pakaļ, ka tā dzīve ir ka viņa var beigties. Un, tie, kas ir bijuši tuvu tādām situācijām, jūs jau zināt, ka tad notiek kaut kāda dzīves pārvērtēšana. Saprot, ka es esmu mirstīga, un vai man patīk mana dzīve, ja jau viņa var beigties, ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad man pēkšņi bija, ka ja es rīt varu vairs nebūt, vai es būšu laimīga par šo dienu. Un es sapratu, un es sāku to apzināti meklēt, es sāku pamanīt, kas ir tas, par ko priecāties, kas ir tas, kas man te patīk. Tas bija nenormāli grūti, jo man brālis bija tuvākais cilvēks, un es tiešām iekritu tādā 2 gadu sērošanas periodā, kurā es pat īsti strādāt nevarēju. Es aizgāju no tā darba grāmatnīcā, es atkal esmu pateicīga valstī par bezdarbnieku pabalstu, un es dzīvoju pie omītes. Labi, ka ir tāds omītes, kas var palīdzēt ar kaut kādu mājām, pēc tam es dzīvoju pie pusmāsas, jo es nestrādāju, nebija ienākums, nevarēju pastrādāt. Bet tāpat laikā
Es, piemēram, apzināti katru dienu gāju uz mežu, tā bija man tāda terapija. Es gāju uz mežu, tas bija man vienīgais, ko es darīju. Es katru dienu gāju uz mežu. Jo es pārcēlos tajā brīdī pie Alvīnas uz laukiem, jā, atpakaļ tur spoki, un es ļoti meklēju tās mazās lietas, un es domāju vispār, ko darīt dzīvē. Kad skaidrs, ka es grāmatnīcā strādājot arī neesmu laimīga šausmīgi, kaut kādā pusapzinātā, pusneapzinātā stāvoklī. Es atkal, pateicoties kādām paziņām un sarunām un kaut kādiem projektiņiem, es nonācu Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Es sāku strādāt Latvijas neredzīgo bibliotēkā, un tur bija tāds projekts, kā ielasīt grāmatas audio failos un audio grāmatas ielasīt. Un tā es vienā dienā atapos, ka es sēžu studijā un lasu grāmatas un par to maksā naudu. Ar to es gribu teikt, ka sapni piepildās, jā. Pat ja liekas, ka par to nekad dzīvē nemaksās, redz, ka samaksāja gan. Bet kur tā rakstīšana visur sākās, man grūti pateikt, bet kaut kur šajā visā kausā pēc tā brāļa zaudējumu un pēc es sāku rakstīt, kā man ļoti iedvesmoja bibliotēkas viena kolēģi, kur fotografēja labi, un viņa lika tās bildes tādā blogā. Viņai bija blogs, blogošana to laiku bija modē. Un es domāju, forčēt, es nemāku, neko es nemāku, bet es arī gribu blogot. Un es sāku rakstīt publiski, tātad blogā Vēstules brālim uz debesīm. Bet tādas, ne jau tādas, kas tur raud baigi, bet tādas sadzīves vēstules, nezinu. Biju Prēļu bibliotēkā, viņiem superīgi tur tā apaļā puķīte, un tādas pilnīgi nekā, par ikdienu. Sēdēju autobusā, šausmīgi gribēju čurāt, un domāju jau, kā es esmu izžūs. Kaut kāds tāds tiešām muļķi, es lasīju tās vēstules, jo nekā cita nav. Tur bija saksofonistas, un īstenībā man pat sapratu, ka man bija melna kleita murā un zevs zeķi. Es atceros, jā, tāda līdzīga kā es tagad, jā, jaunāka daudz tikai. Un tad es ļoti ātri, pēc tas bija kaut kādā septembrī laikā, un jau novembrī es uzrakstīju savu pirmo prozas gabalu, kas bija Ziemassvētku pasaka, jo es uzķēru kā to, kas man ir svarīgi, kā to, kas man sāp, kā to, kas man satrauc, pārvērst dēļ literatūrā. Nevis, ka es rakstu, ka man tas sāp, vai man par to ir skumji, vai man tas priecē, vai arī, ka man gribas teikt, hei, cilvēki padomāja bišķiņ par alkohola daudzumu, ko jūs lietojat aiz pieturām, bet kā to pārvērst dēļ literatūrā un ar mākslas palīdzību uzrunāt cilvēkus, jo tas pirmais mans darbs, tās Ziemassvētku pasaka, viņa tā arī tapa, ka es tātad pēc tā savu ilgstošā nestrādāšanas periodu atgriežos darba dzīvē, un es neko baigi labi Rīgā nevarēju noīrēt. Es īrēju tādu mazu istabiņu vecā koku mājā, kuras sienas bija, un tur dzīvoja tad narkomāna ģimene. Tur traki viņiem gāja, tiešām traki. Tur kāds lidoja pret sienu visu laiku nepārtraukt no kaimiņa, tikai lai nevienam neziņo, ka tad viņi man tur pielaidīs uguni, un tā es tur dzīvoju. Un tur bija ļoti augsta, jo tur bija mazā jotula krāsniņa, kurā nebija nekāds silda elements. Respektīvi, kad viņi izdzies, tad viss siltums beidzās, nebija tas siltums nekāds. Un es atceros, ka kaut kāds novembris jau, un es tātad izkurinu to krāsni, aizēju gulēt, bet es 2 mostos no tā, ka ir nenormāla augsta. Es viņu ceļos, un es viņu katru nakti kūru vēlreiz, lai var līdz tam rītam izvilkt. Un vienā tādā naktī es tur sēžu pie tās krāsnīs, man tur bija tāds avīzes salikts apakšā, reāli 21. gadsimts, un tā tas bija. Un lai es siltāks, un es tur kurinu. Un es tajā nosalušajā brīdī izdomāju to Ziemassvētku pasaku, kur it kā pazūd piparkūku cilvēciņi no bļodas, tur izkrīt, un tad viņi dodas meklēt siltumu, un viņi beigās atrod. Un tur ir kamīns, un tur ir kaķis, un viss kaut kas. Respektīvi, es pats sev uzrakstu labākas laikas. Es uzrakstu to, kā es iztēlojos, man ir silta, es iztēlojos, ka es esmu laimīga. Un tā tas viss sākās, un es atceros to aizrautību, ka man bibliotēkas meitenes palīdzēja, jo mēs izdrukājām arī grāmatiņā, mēs radījām ilustrācijas, es tur uztaisīju tas bija vesels process tā. Es uztaisīju no tās baltās modelēšanas masas, tās figūriņas,
nokrāsoju ar gošu, jo es esmu vizuālais cilvēks nemaz nekāds. Es nezināju, ka ar akrila krāsa, man liekas, es ar gošu krāsoju. Un mēs fočējām viņas, tā kā darbībā, tās bija tās ilustrācijas. Un, ka, man ir jādzīvo tā, lai man patīk šī dzīve, man pazuda baiļu, ko teiks citi. Jo es pēkšņi sapratu, ka tas ir tik mazsvarīgi, ko teiks citi. Un tieši atbrīvojoties no šīm galvenajām bailēm, es spēju sākt rakstīt. Jo skaidrs, ka tiklīdz tu kaut ko rādi, vai tā ir grāmata, vai tā ir glezna, vai tas ir, nezinu, kaut vai tā ir, jebko, ja tu sāc kaut kādu savu biznesu, kur tu kaut ko rādi, vai tu sāc cept kūkas vai kaut ko. Vienmēr būs kāds, kam negaršo. Vienmēr būs kāds, kas kaimiņš vai kāds, kas, tā tas būs. Un tām ir vajadzības lielākā dosme vispār, lai kaut ko radoši sāktu. Tieši tam, cik tu esi stiprs, lai pieņemtu to, ka kādam nepatiks. Un cik tu esi saprotoši saprast, ka tas nav par tevi, bet par to otru cilvēku, kas viņam patīk un kas ne. Tu nevar būt atbildīgs par viņu gaumi, par viņu dzīves pieredzi, par to, ko viņš vēlās no dzīves. Un man tajā brīdī, pēc tās brāļās, tā bija lielākā mācība, ka ar šīm bailēm jātiek galā no tā citu vērtējumu.